Sižetā darījuma uzdevuma ievada minējām, ka ir vairāki veidi, kā ievadīt pirkšanas un pārdošanas uzdevumu. Aplūkosim tos. Ja vēlamies akcijas pirkt, detalizētās uzdevuma grāmatas ailē Buy ieklišķinām peles labo pogu un izvēlamies New Order. Tad parādīsies pirkšanas uzdevuma ievadas loks ar automātiski ievadītu labākā piedāvājuma cenu, pie kuras darījums uzreiz izpildīsies. Ja vēlamies ko mainīt, veicam korekcijas. Ievedam vēlamo akciju skaitu un spiežam pogu Buy. Savukārt, ja ar peles labo pogu ieklikšķināsim ailē Sell un izvēlēsimies New Order, parādīsies pārdošanas uzdevuma loks ar automātiski ievadītu labāko tirgus cenu, pie kuras šis darījums uzreiz izpildīsies. Atliek vien ievadīt akciju skaitu, ko vēlamies pārdot, un spiežam pogu Sell. Aplūkosim vēl vienu veidu, kā ievadīt uzdevumus. Uz kāda no ailes Buy ierakstiem veicam dubultklikšķi. Automātiski atvērsies pārdošanas uzdevuma loks ar attiecīgā ieraksta cenu un piedāvāto akciju skaitu. Kā šajā gadījumā 68 akcijas par cenu 4 lati un 80 centīm par vienu akciju. Līdzīgi ir arī ieklišķinot ar dubultklikšķi uz kāda no sadaļas Sell ierakstiem. Tikai šoreiz atvērsies pirkšanas uzdevuma ievadas loks, kurā būs automātiski norādīta cena un daudzums atbilstoši darījuma šūnai, uz kuras uzklikšķinājām. Ja vēlamies veikt pirkumu vai pārdot akcijas atbilstoši labākajam tirgus piedāvājumam, ērtākais veids, kā to izdarīt, ir ar dubultklikšķi e-brokera galvenajā aplikācijas logā uz attiecīgās akcijas, labākās pirkšanas vai pārdošanas cenas. Atvērsies uzdevuma ievadas loks ar automātiski aizpildītām cenas un akciju skaita šūnām, kā šajā gadījumā 52 centīmi un 998 akcijas.